Decembra beigās Latvijas pasta nodaļas ir pārpludinātas. Cilvēki sūta gan dāvanas, gan apsveikumus. Turklāt apsveikuma kartīšu sūtīšana Latvijā piedzīvo īstu renesansi. Natālija Valdniece turpina. Mazā Samanta ar savu mammu Sanitu ir atnākusi uz pastu, lai aizsūtītu apsveikumus Ziemassvētkos un jaunajā gadā saviem tuviniekiem. Pēdējos 2 gadus Sanita apsveikumu kartiņas nesūtīja. Kaut gan tā viņa ģimenē vienmēr bijusi tradīcija. Kādus 2 gadus tas nav bijis, un tāpēc es domāju, ka šogad ir jāatjauno šī jaukā tradīcija. Tas ir pa Latviju? Jā, Gulbene, Jēkabpils. Savukārt Inta sūta apsveikumus tiem, no kuriem kartiņas jau ir atnākušas. Es nesūtīšu daudziem, es sūtīšu tādiem ļoti mīļiem, ar kuriem man jau ir daudzgadīgi tā saraksts. Man jau ārkārtīgi patīk. Man ir vitrīna, kur likt, un es gaidu, ka citi man arī atsūtīs. Varētu pati vairāk sūtīt citiem, bet es domāju, ka tas ir labi. Jūs jau kādu saņēmāt kartiņu? Jā, protams, kā gan savādāk. Tas jau citādi, ja es nebūtu no rīta uzskatījusi, ka pirmais jāiegriežās pastā. Šādu apsveikumu skaits salīdzinājumā ar 2 iepriekšējiem gadiem ir pieaudzis 2 reizes. Latvijas iedzīvotāji šajā svētku laikā labprāt sūta ne tikai kartiņas, bet arī dāvanas. Sūtījumi visbiežāk nonāk ASV, Īrijā un Lielbritānijā. Ko parasti sūta? Piparkūkas, konfektes, īstu latviešu rupmaizi, bet ir arī izņēmumi. Ir bijis arī tādi gadījumi, kad gribējuši eglīti aizsūtīt. Ir bijis arī gadījums, kad puisis meitenei sūta puķīti. Rozīti. Ļoti bieži grib aizsūtīt Rīgas melno balzāmu. Protams, ka tas pēc noteikumiem ir aizliegts, jo nedrīkst sūtīt alkoholiskos dzērienus, un balzāms jau ir māla keramikas pudelē. Tad mēģina dažādi to noslēpt. Gan ir ieliktas vilnas zeķītēs, gan arī tur cimdiņos paslēpts, bet tā, ka mēs paciņas pieņemam atvērtā veidā, tad, nesanāk nosūtīt. Decembrī jau tradicionāli sūtījumu ir 2 reizes vairāk nekā citos mēnešos. Ziemassvētku laikā katru dienu uz dažādām vietām Latvijā izceļo ap 4 tonnām sūtījumu. Savukārt uz ārzemēm 3 tonnas diennaktī. Tas ir vienīgais Latvijas šķirošanas komplekss, uz kurieni nonāk absolūti visi sūtījumi, vietēji un starptautiskie. Šajā svētku laikā pastas sūtījuma apstrādes operatori gan dienas, gan nakts maiņā strādā pastiprinātā režīmā. Saspringts laiks pasta darbiniekiem turpināsies vēl vismaz 2 nedēļas, kad savus sūtījumus un apsveikumus aizsūtīs pareizticīgo Ziemassvētku svinētājiem. Pēc tam pasts atsāk strādāt parastajā režīmā. Natālija Valdniece, Raids Valters, LMT.